Ok. Kādu laiciņu nekas nav filmēts, kādu laiciņu arī nav būts normāli copēt. Tā kā man tuvojās dzimšanas diena, šī skaistā dāma, sadieris vārdu diena, nevis dzimšanas diena. Es jūtos jau kā visos iespējamos svētkos jau. Bet jā, man tuvojās vārdu diena, šī skaistā dāma. Sadomāja man tādu mazu pārsteigumu. Esmu pie Burtnieka ezera. Tur ir telts mašīnas, dzīvo tuve mūsu. Šovakar atbraucām ar domu, reku bija fišs ritīgais. Šodien atbraucām ar domu vakara copītē iebraukt vienkārši iekšā, pārbaudīt jaunos instrumentus un izstās ļoti pozitīvi. No 3 metieniem 2 zivis. Otrais metiens tālu nebraucām un nav jau sačaka. Tagad sāksies pornogrāfisks pasākums. Ir ļoti labi ierēdies. Lai patrakulē višķi. Otrais metiens un šitais pat ir ņemams. Skuķēn! Skaisti! Otrais metiens. Zaļais veistīns. Trešais metiens. Zaļais vēl ne. Ir un šitais pat būs. Šitais viet. No 3 metieniem 2 zivs. Tuņi metīšu 4. būs vēl 1 zivs. Bet šodien tīri tā pākstīsimies, neko baigi netrakosim. Bet rīt būs lielā copas diena. Rīt nāksim jūriņā. Šito zāļu krastas lepenītes izdauzīsim kārtīgi un cerams, ka rīt viss būs uz tās pašas nocis kāds šodien, jo es teikšu godīgi, kas tas bija? Lēpenis. Es teikšu godīgi, jā, es esmu bišķiņ šokēts. Sen nav špinīgots līdeciņas, bišķi rokas trīts. Abas divas bija tāds bišķi pēc pieejas. Rasnus, traknus paēdušas kārtīgi, bet ļoti labi grib rīt. Mais, starp citu, jā, mais 11. Kurš 11. 17. 17. mais, jā, ātrāk nesanāca iebraukt līdakās, bet rītnē asakas. Kaut kā tā. Viņš man nelaiž. Nu, opšiem, nezinu kāds, 50. metiens varbūt. Bet bija pa vidam vēl viens, bet to mēs nepaspējam nofilmēt. Tas arī aizgāja maziņš. Tur, kur arī viens mazais zivbērniņš. Opšiem 4. zivs. Tā te vakar copītē iebraucot. Nu, šito gan pa zivu baigi nenosauksim, bet nācim šurpus uz. Oi, šitais ir mans. Vai arī nav? Nav. Sačoku. Divpadsmitnieks veistīns. Asais. Es personīgi kaut ko tādu pirmo reizi redzu. Reāli zandartu gumiju lielo 14, ne, bet 12 ceņu izmēru. Šī tāds te kukulītis. Skaists. Skaists bez gala. Šitā mēs nofotografēsim. Arī kaut dūšmīgs palika. Spūraini. Skaista zive. Bet es domāju, ka rīt būs diena. Rīt ķersim to, ko ņemt uz mājām. Šītais dosies. Ideja kā viņa sāla. Redzēju, višķiņ lielāku pa gumiju. Kaut kā tā, tagad tas tiešām ir pēdējais. Nav jumta reliņu, nav problēma.
Vopšiem par copīti, tad jā, paldies tev par šo pārsteigumu vārda dienas. Rīt brauksim lielajā copē, rīt būs agri tev jāceļās, tev arī būs zīves jānoķer. Bet jā, zivs ir aktīva, ēd viss un ēd visu. Man liekas, ka te toči var tagad burkāni mesties tā kā tajā video un ķert zivis ārā, jo ņem lielas, ņem mazas, labi lielas neņem, ņem normālas, ņem mazās, visas ņem lielās gumijas, 12-niekus, vestinus ēd, asaris ēd, mazās līdekas, kas ir paši bišķiņi lielāks par 12. vestinu. Rītdien ir jābūt bomba, tā kā tā cīnīsimies bez sačuka rītā. Nu, tad labrīt 18. Rīta copīte ir uzsākusies. Uzsākās viņa bišķiņi vēlāk nekā paredzēts, jo modinātāji bija uzlikti, bet es pamodos un neatcerējos neko. No tā, kāpēc mēs neesam pamodušies laikā. Visticamākais, ka es vienkārši esmu nospiedis modinātāju un aizgājis gulēt tālāk. Bieži tā nenotiek, es ceru, ka tā nenotiks, kad uz darbu ir jābrauc. Bet, jā, fakts ir tāds, ka mēs esam 2 stundas pa vēlu ezerā. Bet, nu neko, sāksim ķert lielo zivi. Beidz šitiem te lūdzu. Bļēģi jau pārmetās. Padēsīsim šito mēzem laivas. Buļļoģi! Ko aizgāja zem laivas? Kurā lai neiebrauc galvenais? Nāc apakaļ. Nav ēncī. Nāk. Piekusis. Aiziet līdeciņiem. Tāpēc to sauc pa līdeciņu. Tev nav kur sprukt. Tev nav kur sprukt. Ir. Šitais ir ēdams skuķi. Ir gan. Razmerčiks ir 50 pāri. Šito mēs ēdīsim. Ir jāiztiek ar līdzekļiem, tādiem kādi tev ir līdz. Diemžēl. Tā, labi, zivju bērniņš iet mājās. Jā, kaut kāds, nezinu, metrus, bet, 10. Tik jūt visu laiku. Aizāstīts. Beigās pievilku, palaidu. Ir. Bet maziņš. Copas ir šodien. Šitais kaut trešā, ja? Kaut kāda trešā copa. Vismaz man. Tev ir izārdīta gumija, bet tu saki, ka copas nebija. Vestiņš arī dabūjis kaklu lauzi. Viss ir saēsts vienkārši gabaliem. Bet šī ir šodienas topa gumija, tāpēc labi, ka mums līdzi gazinīts. Atpakaļ cīņā. Vienkārši pamainījām pozīciju. Pirmais metiens. Tā te viņas ir jāmeklē visu laiku. Nāk augšā nelec. Opā! Tev nevar? Viņa ir kaut kādā līkumā sapinusies. Es viņu tā kā bļed esu vēl kārā.
Viņa jau pati lēkā, jo droši vien arī ietinās. Jā, viņa reku rītīgi iep. Redzi? Jā, viņa ir droši vien, ka tā ikatā lēkā. Viņa sev astē iekoda. Nopietni. Nopietni. Ja viņai asti mutē ir. Viņa pati sev astē iekoda. Līdaciņas te mētājot. Mēģināsim viņu tā patēs arī virtulītī izcelt ārā. Kuš, bļaļ. Šitais ir vissliktākais variants. Ir. Eit. Vienkārši pabraucām citur. Iemetām, izvilkām. Šitā varētu. Izstās jau, ka ir ēdam. 45, ja? Jā. Nu. 3 pietiks, ne? Nu, trešo mums vajadzēja. Jā. Mums vajadzēja. Tagad tad vienīgi jānu ir ļoti milzīga. Jā. Tagad makšķerēsim savam priekam. Jā. Maziņš. Nu, ar standarts. Tas būs Mazāks. Maziņš. Tas ies apakaļ. Es mēģināšu izāķiet varbūt ārā. Laicīgi jau neceļot laivā. Bet paši maliņi ir piekusi laikam. Viņš jau vēl saspirināsies tūliņ. Protams, un iekodīs man pirkstā. Es jau teicu, ka viņš jau saspirinās. Tagad viņš sapinās. Rokas un laivu. Nākamais metiens, nākamā torpēda, tikai šoreiz Vestīns ir kļuvis pa invalīdu kara veterāns. Manā daļā izpalīdzi šodien ir nodrošinājis mums otru fišiņu. Neatlaid. Labi, turi. Šitais man iepisa rokā tikko ritīgi labi. Jā. Atdod, bļaļ. Ņem turi. Nē. Ko nē? Tu mani pārkabināji. Šitais skuķi lielāks pa manējo. Man daļā izpalīdzi. Tikko noķēra fišiņu. Daļā izpalīja. Tev arī teka, bļē. Viņi palicās un iekot man rokā, vienkārši iekot pirkstā. Skuķi. Tas varētu būt tavs rekords. 58. Visi asiņo. Visi asiņo, visi kārtībā. Vai nav peīsta, bļē, vienkārši palicās un iekot pirkstā. Indra zivis neņem rokās, tad es iepozēšu ar viņas līdeciņu skaistā. 68, nē, 58. 58. Tavs rekords. Vai ne? Jā. Kā es ar rokrīdzi? Es, ka nevar noturēt telefonu šitā. Prieks. Tā. Šie ir kadri, ko nedrīkst filmēt. Pafilmē saulu. Skaisto skatus. Kuš. Kārtībā. Nu nedzen. Ir asarīts. Nu nopietni, nu bļa. Celīkšā. Uz ruksi, nu. Tu nopietni, bļa. Jūs pilnīgi narkomāni esat. Pilnīgi narkomāni. Bļa, tu paskaties, ko tu mēģināji apēst.
Iepriekšējais mēģinājis šito apēst. Nu, bļa. Tas tā, vot reku, parādi, kas tevi galā. Vot rekur, šīdais te, redzi? Šītie te jums ir domāti, šītie. Pasties. Op, perfekt. Ne jau, bļaļ, mēģināt apēst šito, nu, slimnieki vienkārši. Tas, kas tur lekāja. Bet kāds skaistulis atkal paskatās. Bet tev mēs apkārt nelaidīsim, draugs. Tu būs garšīgs. Jā. Šīdais būs garšīgais. Tas ir vienkārši kosmos. Copes ir, es nevaru saskaitīt, cik daudz aizgājuši zivis ir, es nevaru saskaitīt vairs atcerēties, cik daudz asari ēd ruksi, asari ēd lielos 12 vestiņus šitādi izmēra. Kārtējais rukšēdājs. Ruksi. Ruksi, viņi grib ruksi. Nopietni. Es vēl gribēju dropšotu tikko uzsiet. Izstāst, ka te jāskat, jāņem. O. Vēl viens ruksītis. Karoče. Iesim uz asariem. Taču man seksīgā izpalīdz cīnās. Pastīsimies, ko viņi dabūja. Mums te vienkārši aizgāja tikko copi pēc copes. Labi, mierīgi, vairāk netin iekšā, vajag uzcelt, saprast, kas tas ir un ko mēs viņu varam darīt. Var bišķiņu uztīt? Ev, turi, tā ir liela līdaka. Viss kārtībā, viss kārtībā. Viss, tā tepat kausē, necel augšā, tagad necel, lai viņi netaisa sveci. Viss labi, viss labi. Viss ir ļoti labi, lai viņi tur padzem. Ieliec makšķerbišu ūdenī. Labi, lai staigā. Viss kārtībā, lai groza. Bišķi pakausēs. Patīk apakaļ? Var bišķiņ pievilkt, jā. Labs! Cīnies. Nevelc? Ļauj, lai viņi pastaigā viss. Tev ir labi paņēmis viņš. Cīni, lai staigā. Turi makšķeri nostiept, ja nelaid vaļīgu, bet nelaid arī viņai nākt uz augšu. Op, ieskrēja laivā. Tā, labi. Tagad beigsim filmēt kādu mirkli. Pasties, ko man seksīgā izpalīdz izcēl. Uz ko? Uz asarim domāto mānekli. Jā, mēs te ar līdaku gumijām ķeram asars un ar asaru gumijām līdakas. Skuķi. Tas ir liels. Ko tu noķēri? Tas ir liels. Šitais arī brauks mājās. Šitais brauks mājās. Tavējie visi brauks mājās. Skuķi. Nu, mēram nu nost, man knapi dēles pietiek. 61. 61. Šī ir noteikti man lielākā līdeka. Tā es vēl nebiju cīnīties. Tā ir liela līdeka. Nesaki tā. Tas, ka es sapratu, ka tā nebūs viegli. Un bez sačoka izmīcījām ārā. Paskaties uz šo daļumu. Karač, mēs vienkārši nostājāmies un bombīja, non-stopā bombīja. Es bombīju asars, Indra bombīja līdaks. Ej, tu nost.
Tāds kukuls. Skuķīt. Turuķi. Man jau neķerās. Tavs abas ir lielākas pa manām visām. Karoči es iemetu. Ir cope. Man aiziet. Indra iemet. Un velk. Tā jau būs līdaka. Tā ir līdaka. Skuķi tā ir vēl lielāka. Necelaukšā, atstāj viņai papeldēt. Kurš trešais metiens tev pēc iepriekšējās zivs? Nu, varbūt 4 maz. Necel. Jā. Viss tagad atkal makšķer augšā, lai viņi nedabū prom papeldēt. Un skaties, es laiku, lai bišķi nostiepts. Lai iet, viss kārtībā. Šitā gan ir... Nē, it kā ir cietās lūpiņas ir. Viss tā patās pavadi. Pavadi, nekas, nē, lai. Galvenais tur nostiept. Netin iekšā, lai nav pa īsu auklu, lai viņi nelec svecē. Turi nostiept, es pišķilu pavilkšu uz āru, op, un šitā te viss. Tagad ļauj viņai staigāt. Ļauj staigāt. Labi. Viss kārtībā, nāk apkaļ. Man liekas, lielāks stress kā tev. Nelaid brīvu auklu, to gan nelaid. Bet arī necel. Jā, viss kārtībā. Šitā te turi. Pakausēsim viņu bišķi. Akal augšā makšķeri. Lai uzskrien, viss kārtībā. Uzskrēja, tagad griežās viņķi. Akal pavadi apakaļ. Tuņi jau padosies. Neuzcel augšā, jā, smuki, viss, ļoti labi. Viņi tagad grib iet apakaļ. Viss, akal paturi, uzgriezīsies, necel augšā, yes. Padodās. Labi, un tagad mēs sāksim mēģināt viņu. Labi, lai paiet. Tagad mēs mēģināsim viņu. Dabū viņu pagrieza pretī. Jā. Turi nostiept. Ja viņi uzstirināsies, lai paskrien, lai pacīnās. Viss kārtībā. Rimzīt mums strādā. Tagad tev vajadzēs viņu pagriezt lēnām apakaļ uz otru pusi. Yes. Ļoti labi. Lai nāk. Piecel uz augšu. Labi, aizgāj prom. Es turu ēnkuru, lai neieskrien. Viss kārtībā. Viss kārtībā, vadi. Labi, tagad var bišķiņu lēnām mēģināt viņu pietīt. Viņa ir diezgan nogurusi. Vai arī nav. Nāks. Tagad vadi uz savu pusi. Ļoti labi. Piecel augstu. Ai, es nedabūju. Ielaidās pa dziļu. Viss kārtībā. Nākošajā aplītī. Meistars darbībā. Peldin līdaku. Kā tu var tik mierīgi runāt? Tagad bišķiņ pietin un iegriez viņu apkaļ. Un tagad griez uz manu pusi. Un tagad ir tas mūsu mirklis, kad es viņu noķeru un paņemu. Kārtējo reizi šeit vajadzēja Indrai turēt savu zivi. Tu taču man izkabināji jau. Ko tu smaidi? Visu rītu man jau neķerās, es jau nemāku iemest, man jau šitais. Tev ir ārā vairāk kā man. Man ir 2, tev ir 3. Nē. Nu jā? Jā, nu jau ir 3. Jā, 3. Nav godīgi. Labi. Bet tev vēl ir plus 2 asarīši. No asarīši, jā. Asarīši. Ņemam, liekam galdā. Šī te ir, tieši tagad tev vajag bļaģi. Nožņaukšu. Ejam uz galdā. 65, ja? 64. Jā, tā bija iepriekšējā bija garāka. 64. Kādas sajūtas? Priecīgs ir. Viss tikai priecīgs. Labi, turpinam.
Asarīšus viņi ķer šo. Tas bija negaidīti. Zinu, tas pirmais vēl, nu labi, kā līdekļi jau var apēst, nav nekas jau dīvains. A tu viņi arī otrs. Cik te pagāja? 4 metieni, un pēc tam kaut kādi 3 metieni starpā man bija šīdais plūšķis. Tās ir vienkārši tā kā zivjaudzētavā. Tas ir kosmos. Vajadzēja nopirkt aļikos vai kur tur tas ir. Nav? Tā bija celfīt rītīgā. Opā, man ir zato. Nav. Ir asars. Man arī bija celiekšana. Asars gan mēs ņemsim. Man arī bija cope. Tā. Līdaks mums pietiek. Ir. Vēl sārā ir. Davai lielu asaru. Nospēc. Skuķi, bļaļ, katrā metienā. Tu nopietni. Katrā, bļaļ, metienā. Ai! Es neatceros. Jāskatās, tagad jaunie ir izmainījušies. Es jaunās nezinu, kas ir. Nav garām. Sitiens. Karač man jāliek kaut kas mazāks ir. Tur ir asari, bļaļ. Tur ir asari. Turpinām. Es arī iesaistos asaru spēlē. Un būs līdaks, kur mēs vēl savu kaut. Aiziet, kabina. Re, kur aiziet. Re, kur aiziet. Tieši, kur aiziet. Pakaļ kādā. Ir. Uzmets tieši virsū. Tas ir asars. Tas ir asaris. Tas ir asaris. Aiziet nākamais, maisā iekšā. Vienkārši es redzēju, ka viņš tur iet, mazās zirtiņas lēc piemet priekšā un puš. Turpinām, tur, rekur. Tur iet, elpīnām. Aiziet, metiet. Tas nav lietas. Ir. Nost. Tas bija mega. Asarīt? Jā. Nākošais metiens un uzreiz cope. Kabina iekšā. Tā ir no jāizvēl piepirkos. Ir. Nākošais metiens. Tu redz, kas notiek katrā metienā pa asarim. Pa asarim katrā metienā. Aizgāja? Bļaģi, aizgāja. Kabinam iekšā. Šitā ir apokalips, saprot, tas nav... Nav tā šitā katreiz. Tā nav īstenība. Ne? Tā nav īstenība. Ir, nav? Bija copi, ja? Jā. Ir. Jā, ir. Nav. Turpi, lēnām velc. Tagad tā pievelc, atlaid, pievelc, atlaid, pievelc, atlaid. Jā, pakacini, lai viņš panāk līdzi. Sapūs, tevi jāvēl. Filmā kaujas gatavi. Priekšā. Mēs jau mēs šodāk Nākamais asars. Mēs šodāk klātījums Pilts asars, beidz runāt. Nākamais asars. Man nebija jau tik tuvu jāparāda. Apskati kāds. Jā, nākamais. Aiziet. Robi, tad, kad tu skatīsies šo video, tad mēs jau būsim bijuši ar tevi arī šeit. Tā jau līda.
Kāpēc tev tik viegli viņas iznāk ārā? Man jācīnās. Kā man vajag? Tāpēc, ka tev ir lielākas, tāpēc man tik viegli viņas iznāk ārā. Kur šķērīts mums? Tā jau līdaka. Atkal līdaka. Skaistīgi. Tagad viņi pat atkaķēja. Tas neskatās, jo viņi pat atkaķētos. Tā mēs atskaiti jāspīdīsim precīzi, taču mēs vairs nenāc vairāk, tikai ar tiem 3 grēmiem. Ir jāskaita arī atlaistās? Korekti būtu visas uzrakstīt. Nu to mēs vairs nevaram. Tad ir pēc video izveidas tikai. Jā, tad mēs pēc video varam iet. Tāpēc vienmēr paņemiet līdzi saka. Turiet viņu mašīnā un nekad neņem ārā. Jāčakarojās pašam, zivi jāčakaro. Zivi tomēr stress ir. Ceļš tam ir paredzēta. Aiz august nekad nedrīkst ņemt. Aka līdaka. Nē, ir forši. Es neko sliktu absolūti nevaru pateikt. Turpinam. Aka līdaka. Nē, nebūs. Ir galā. Lēnītē mierīgi. Man burvīgā asistente atkal asistē ar zivi. Šīdā būs līdaka atkal. Tā lēnītēm uzceļam uz augšu, pastamies, kas ir līdaks. Smuks jau. Necel ārā parakt. Labi, vadi. Profesionāls darbībā. Bišķi pagurdināsim viņu. Ko tad? Izvedi pastaigā. Neuzcelt augstu. Lai bišķi paterinās. Izņemsim ārā. Kas notika? Tu palaidi kaut ko vaļā? Nē, pa īsu aukli ir. Nu, tāpēc jau es arī gribēju pirmīt. Kā? Jā, ar roku tā te paptirkšķina uz ārā. Ļoti labi. Profesionālas darbības jau notiek. Vot, yes. Opiņā. Pats aizgāju. Es tāpat būtu atlaiduši. Galvenais jau ir noķert, vai ne? Jā. Jā. Indras izvēlētais. Īstenībā, Indras izvēlētie verķīši viss baigi labi strādā. Viņi baigi maz copēja. Agrāk, tagad droši vien es ceru, ka vairāk copēs. Bet viņas krāsu izvēle un visādi spīdumiņi un visādi tam līdzīgas lietas vienmēr itī labi nošancē. Tā kā šoreiz. Šies ir no aļika, vai ne? Jā. Kaut kāds aļika mēs, internetu variants. Un tik ķer. Kādas netīras brilles? Nenormāls kustonis galā. Basties nuhu. Ir no? Ko jūs tur ārdaties? Ātrāk tiksi apakaļ. Apakaļ. Es teikšu godīgi, es esmu nedaudz piekušas makšķerē. Šodien. Sāp rociņi ir makšķerēšanas trauma. Tā, ka vairs nevar iemest. Rociņš. Nu, ot. Vēl višķiņās pakčakarēsies, ne? Un tā jau laidīs.
otrs process. Vēl ir zivis jānotīra, ak, Dievs, jānotīra, jāsasāla, jāsataisa, jāizgrilē, jāizkūpina un jāstaisās rītdienas copē. Jo rīts arī braukšu. Jā. Saskaitīt nav iespējams vairāk, tas ir točno. Uj, ieraudzīju kaut kur var ieskriet. Karoči, šitā būs pēdējā. Oficiāli pēdējā. Tu esi labi jālīt? Tāds nobeigums, jā. Nobeigums ar slapu muguru. Nē. Nāci šur. Jā, sačoks ir noderējis. Opiņā ir man. Skaisti. Nobeiguma vārdi būs ārpus ezera. Ar šo arī mēs noslēdzām copītī. Nu, tad noslēgums pie brokastu pusdienu vakariņu galda. Tikko pabeidz tīrīt zivis. Tas bija traki. Bija daudz ko tīrīt. Braucot ārā domāju par to, kad vajadzētu pateikt droši vien, ka maijā nenoķert zivis, tas būtu baigi dīvaini, bet tad ārā ar vīriem parunājot uzzināju, kad ir cilvēki, kas šodien ir izbraukuši tukšā ārā, un ir cilvēki, kas piedalījušies sacensībās un dabūjuši uz 2,5 laikam vai kaut kas tam līdzīgs. Un tad mēs te ar saviem AliExpress mānekļiem pa 11. Jā, traka diena. Rīt jābrauc atkal. Nomožu, ka nebūs droši vien, ka tā kā bija šodien. Cerams, ka būs, jo šodien bija jautrs pasākums, bet rīt dzīves gan mēs mājās nevedīsim. Jo pietiks kādam laikam. Kaut kādā.